dāmas un kungi, mīļie draugi, nedēļu jūs esat nepacietībā gaidījuši jauno epizodi Oksimorona podkastam. Un mēs jūs nepiekāšam. Jūsu mīļākie podkāsteri Aldis un Pēteris ir atgriezušies. Mums ir par ko runāt. Vismaz minūtes 10-15 nav tālāk jau kā mums ies. Pierāziņš ir izcepies, jā. Tā kā baigi foršā ziņa, sāksim ar foršo ziņu. Beidzot šajā nedēļā mums ir pirmie komentāri YouTube ieliktajiem podkāstiem. Pirmie komentāri. Sāksim ar pirmo komentāru. Pirmais komentāru uzrakstīja Jurģis. Jurģis raksta super podkāsts. Nē, Jurģi, super esi tu pats. Labi, nav ko tur slēpt. Jurģis ir baigais čomāks. Mēs Jurģi pazīstam. Jurģis ir no Rezeknes puses, es domāju, vispār Latgalē no slavenas ģimenes. Jā, no Lipsku saimes, muzikāla ģimene, jā, no Lipsku saimes. Viņi visi ir tur, mūzikā viņi visi ir ļoti talantīgi puiši, sākot ar tēti, mammu. Visa ģimene principā ir ļoti muzikāla un talantīga. Tā kā ar Jurģi... Jā, dzirdat uzvārdu Lipskis kaut kur vibrē mūzika. Jā. Tā kā un ar Jurģi tieši es arī mācījos kopā kādu laiku, 1 gadu tieši. Citā kursā viņš bija, bet jā, tā kā jā, paldies tev, Jurģi. Un uzreiz sāksim tad varbūt ar to jautājumu, ko uzdeva Jurģis. Viņš saka, paprasi Pēterim, kāpēc Pēteris nevis Cīrulis, bet Cīruls. Es pieļauju, ka apakšā ir kaut kāds interesants stāsts. Pēteri, aiziet. Stāsts tamā, ka neviens nezina, kāpēc ir Cīruls. Un es līdz šeit pat baltai dienai nezinu. Nē, saprotu, visu dzīvi, visu mūžu, es ar tēti kā vienkārši, tas ir bet viņš skaidroja, ka pareizi Cīruls, jā. Svešinieki nekad vienmēr, tā kā kāds raksta tavu uzvārdu diktē, vienmēr raksta Cīrulis. Es vienmēr laboju bez I, kurā vietā bez I, beigās, pirms S nevajag I, Cīru. Var sakot, mocījāmies visu laiku ar tā uzvārdu nosaukšanu. Tīpaši krieviski, tas arī skanēja, mēs pagalmā, kas skraidījām apkārt, kādreiz kāpņu telpās bija dzīvokļa numuri un uzvārdi pretī. Tev bija tā? Jā. Un tas bija okupantu valodā, rakstīts. Un sīkriem baigi smieklīgi bija Cīrulis, Cirkuļis, var sakot, viņiem bija jautri puikeļiem, tādi 7-8 gadīgiem, pirms skolas, ap skolas vecumu. Es ar šito tā kā nastu vienmēr dzīvoju, nezināju, kāpēc, bet bija Cīruls un viss. Bet pats interesantākais, vienā brīdī, tā kā pases mainījās, vai tā kā brīva valsts, atmoda Latvija brīva, pases mainām, un Faterīts saka, varbūt tomēr pāriesim uz Cīrulis. Es izgāju caur šiem visiem LS vārtiem, visiem ceļiem un visām izgājis cauri, un tagad, es saku, es nepiekrītu. Viņš tā kā gribēja man pielaust, uztaisīt normā kā pie cilvēkiem. Es nepiekrītu. Mēs palikām Cīruls. Izcelsme es tiešām nezinu. Bet es zinu, ka Latvijā tādi uzvārdi ir. Kādreiz, kad avīzes nāca gaisā, bija kaut kur Valmierā, kaut kur tur, bija arī Jānis, man tēti sauca Jānis, arī kaut kāds šoferis kaut ko tur baigi izdarījis, diplomu saņēmis vai vimpeli. Kā maza šoferis? Zila. Smagās mašīnas šoferi. Zila kamaza šoferis. Es savus pedofilu stāstu tā, kā nekas nebūtu noticis, bet visi to pamana. Visiem atmiņā tas nosēž. Es pat nesaprotu, par ko iet runa. Kamaza, kamaza. Mans pedofilu stāsts risinājās Kamazā. Bet es par to aizmirstu visu laiku. Man tas neinteresē vairāk. Man liekas, zini, trauma ir klausītājiem. Man tiešām nav trauma. Visi zina par 5 rubuļiem, par Kamazu un par to gurķīti, bet es pastāstīju un aizmirsu. Tas ir brīnišķīgs stāsts. Var sakot, uzvārds Cīruls, viņš arī figurēja kaut kur citur, citiem cilvēkiem, pat neradiem.
Lūk, un pareizi gramatiski, man teiksim, vedekla apprecējās ar manu dēlu, ja, un kļuva par vedeklu. Viņai uzvārds pareizi sieviešu dzimtē ir dzimtē. Pareizi ir Cīrula. Cīrula? Jā, Cīrula. Nu jā, jo Cīrula būtu, ja būtu Cīrulis, jā. Cīrula, jā, tā ka tā. Jā, izcelsmes nezinu, bet... Justīnai, jā? Jā, Justīnai, jā, Cīrula. Justīnai Cīrulai. Cīrulai sveiciens. Nu, lūk, Jurģi, dārgais, es izcelsmi nezinu, bet sarežģījumus apmēram aprakstīju, kādi bija. Starp citu, tad, kad es iepazinos ar tevi, es starp citu ļoti ilgu laiku domāju, ka tas ir Cīrulis. Nu, jā, dabīgi, Gadiem kaut kad vienkārši. Es nezinu, pat kaut kādā veidā, kur mēs saskāros ar to, ka man ar tevi, un tad tikai man izstāstīja, ka tu neesi Cīrulis, bet Cīruls, jo man ir arī ļoti slavens, man vēl viens draugs, tas ir Imants Cīrulis, viņš ir Cīrulis, un es pilnīgi pat, es domāju, cik man dzīvē ir tā interesanti sanāca, ka man ir 2 draugi, bija Cīruļi, un tā kā es uzzināju, ka tas ir Cīruls, nevis Cīrulis, man bija tāds kā, what the heck? Bet tu zini, šitā diferentācija, atšķirība, viņa tādu aristokrātisku pieskaņu, piesitienu iedod, ka tu neesi tāds kā visi. Tu neesi Cīrulis. Nu jā, sapņoju, jā. Kāpēc sapņo? Es saku. Pēteri, pēc tādiem stāstiem visi ceļi sapratuši, ka tu neesi tāds kā visi citi. Kas pa krogiem klenderē. Jā, tu esi īpašs cilvēks, tu noteikti mūsu klausītājs. Zini, kā ar tiem īpašajiem ir. Es vairāk runāju par to, jā. Kāds varbūt piedzīvojis stipri kaut ko, neteiksim sliktāku, bet savādāku un vairāk, jā. Viņš pa to klusē. Es pastāstu, pakikinam, jā. Tur jau tā atšķirība ir. Es domāju, katram ir kaut kādi bijuši pamperu darīšanas dzīvē. Visiem ir kaut kas gadījies, gan jauka, visdrīzāk, vai tā ne? Nē, 100 punkti ir kaut kādi stāsti, katram ir kaut kādi stāsti, kurus viņš labāk, kur nu vēl publiski, ja, teiksim, draugu starpā varbūt tur kaut ko var paķikināt pa klusā, bet, kā saka, publiski, un tas ir arī baigi fantastiski, tāpēc... Nekas ārkārtējs jau arī. Tā ārkārtējs jau arī nekas nav, kā onkulis izvilka savu gurķīti un... Nomizoja tavā klātbūtnē. Un es to... miziņu noņēmu, jā. Kā ir tā ir, ko? Jā, tā kā, vēlreiz paldies Jurģim, sveiciens Jurģim. Hello. Mums, es ceru, ka tu turpinās klausīties visus podkastus arī. Jā, kas Jurģis maz radinieks, jā, tiešākais, tīrākais. Jā, gribēju pateikt. Māsas dēls, jā. Māsas dēls, jā, Pēteram. Gribēju teikt brālēns, bet, jā, turpināt. Starp citu, pirmā doma, ko es padomāju, Pētera brāl, pēc tam, nē, tu esi... Man arī šitā vecuma momenti jūku brīžiem. Šodien, zini, kā bija? Tu gribēji par žogu turpināt, gribēji pāriet tā kā... Nē, es vēl gribēju, ka mums komentāros Vitolds kaut kāds ir uzradies. Tāds zīlēm īstais vai neīstais. Pagaid, es par tiem vecuma momentiem gribēju pateikt. Es šodien ar strādniekiem darbojos, ņēmos. Jā. Es pat cik tagad es esmu mākslinieks. Jā. Mākslinieks, jā. Jā, es braucu, kā tas sauc, gastroļos. Tūrē, gastroļi. Kā latviski ir gastroļi? Tā ir tūre. Nē. Var sakot, visu laiku izbraucienos, esmu prom, jā. Un man dēls Dāvis ir, tā kā mans aizvietotājs ar strādniekiem kontaktē, tur naudiņu atnes vai nopēr kaut kādas skrūvītes, jā. Un tad šodien atkal satiekos ar tiem meistariem, ar vīriem, tādi, vīri, riktīgi, jā. Un viņš saka, tas tavs brālis, jā, kas tur vakar bija atbraucis, tas tur, jā, viņš mums tur, viņi nečako, ka vecuma grupa ir, dikti atšķirīga. Nē, bet Pēterī būsim reāli. Es nezinu, cik daudzi no mums reāli redzējuši tevi dzīvē. Skatu klausītāji, es domāju. Tu neizskaties savu vecumu. Būsim reāli tev. Es arī mēģinu izskaidrojumu rast, jā. 30 drusku pāri. Dāvis izskatās pie 30.
Nu, viņš man liekas, drusku tāds vīrišķīgāks nekā savu vecumu. Tādā ziņā, nu, ne tik arī slikti, bet es te griezu labāk par tevi. Es te griezu ar ķēdes zāģi Makita, jā, akumulātora. Nu, Dāvis arī bija blakām dēls, jā, bija blakām. Viņš saka, ļoti nevīrišķīgi izskatās, ka tu griez ar akumulātoru zāģi. jā, jo nav tā. Bet patiesībā tā ir tā skaņa, tā rēkoņa, ka nu, tas ir baigi svarīgi šajā visā. Bet tas ir, man liekas, arī tāds drusku ir reklāmas un, nu, popkultūras tāds produkts, tas, ka tas tiem benzīniem ar tām, nu, benzīngalas saucamie tie čaļi, kas viss ar motoriem, ka tas ir tā, tomēr, būsim reāli. Čalis ar motorzāģi, ir tā lielākā ir uzreiz asociācija ar tādu spēcīgu, vīrišķīgu power, jā. Kurš tur mežā, kā saka, tas nav kaut kāds tur, zini... Tas tā kā automašīnām tā rūkoņa, jā, ka tur lauvas rūciens. Jā. Nē, automašīnā to var iesēdināt arī jebkādu ar uzkrāsotām uzacīm un skropstām čali. Tur tas nav baigais tavs nopelns, ka tu esi, teiksim, paņēmis kredītu mašīnai, kura... Nē, ir tie brandu fighti. Ne, ir tie fighti BMW un Audi, kad ar rūkoņām sacenšās, ka lauva un tur pirdieniņš. Nē, tas, protams, ka tie, kas ir tajā tēmā, un visu tas ir skaidrs, bet, zāģis ir zāģis. Zāģis vēl jānotur, zāģis, jaudīgs zāģis, viņš ir tas nav tās, kurš katrs nevar zāģis strādāt. Tas tāds reiz tāds, pēc man pasaki BMW, ja, man tas neasociēs, ka tur tagad kaut kāds baigais muskuļotais čalis sēž iekšā. BMW, šoferis var meitenes sēdēt un ļoti labi braukāt un driftot, vecmāmiņa, jā, tā ir mašīna, tas ir skills. Tas ir skills, kur iemācīties spēku, tev tur nevajag fizisku spēku. Es nesaku, ka ir viegli iemācīties labi braukt un tādu piesmu tur savaldīt aizmugures piedziņu. Ja? Es tādu necenšos raizam. Man pīcējuši ir pazīstami čomi no Murmastienes, kas tādā ļoti augstā līmenī. Man liekas, pat negribu tagad samuldēt, bet ja ne pasaules, tad Eiropas līmenī točni viņi kantē. Driftā un visu, bet viņi paši arī tur ķīlē tās mašīnas visu. Tas ir skills. Tas ir skills un viss ir kārtībā. Vienkārši es par asociācijām, ka tu, es nezinu, man Audi šoferis un BMW šoferis un Mercedes šoferis. Ne, pat Mercedes, Mercedes uzreiz tādu iedomājas, tādu gados solīdu, uzvalciņā un tādu pat drīzāk, ja. Audi, BMW, tur Opels, Volkswagens, man tie visi šoferi vienādi liekas. Tā kā man nav asociācija. Par mašīnām runājot, man liekas, tie stereotipi palikuši 2000. Kaut kur. Tagad mašīnām īpaši vairs nav tādas nozīmes. Kas kādā sēž. Agrāk bija, ka Mercedes, kas ir kaut visu panācis, BMW, kas grib kaut ko panākt, vai arī BMW ir suteneru mašīnas. Tie stereotipi, man liekas, jau izgaisuši. Tagad visi brauc kijās, šmijās, krāsai nav nozīme, visi izšķir līzings, ja? Tāds... Saprot, tagad cilvēki, ka tik laba mašīna, ka tik nelūst, ka tik ekrāniņš, atpakaļgaitas kamera, visas elektroniskās ierīces, tie, kas tur vadāmība, ērta, laba mašīna, ja? Kurā nav servisi jābrauc, kas arī ir problēma mūsdienās. Manuprāt, tas ir ļoti forši, ka tādi kriteriji nevis tur, Vairs šitā nav, ka BMW raksturo cilvēku, gluži nav. Vēl palika duraki jaunieši, kas grib BMW, vēl tāpēc, ka vēl grib un gāzi do grīdā, drifto un kaut kas tāds vēl palicis, bet kā stereotips viņš ir bijis līdz galam. Stereotips ir atkāpies. Jā, pa lielam, bet gluži BMW pozīcijas arī nav zaudējuši. Nē, zaudējuši nav, bet nē, mašīna neraksturo vairs cilvēku. Teiksim, mašīnas izvēle vairs neraksturo, ka tas ir respektābls. Mašīna raksturo pati sevi. Jā, mašīna raksturo pati sevi. Reputācija mašīnas, jā, cik viņa ātri salūzīs, piemēram. Es biju pie Vitolda, Es biju pie Vitolda darbiņā, viņam tur garāžā stāvēja Rīgā. Viņam tur ir darbiņā baigā ēka, kuru viņš tur ir priekšnieks, direktors, jā. Un es tās ēkas pagrabā biju kaut kādās darīšanās. Neatceros, vai saļarku lējām, vai mēs kannās lējām degvielu, vai ko mēs darījām. Kaut kādas nopietnas lietas darījām. Rokas smirpēs, ne pēc nopietnām lietām, bet ar maizi, jā. Jā. Lūk,
Vitāls tas, blīd, visus ēmu nopaļie. Nu, lūk, tajā pazemes garāžā stāvēja nulītes, tāds pusgada vecs Land Rovers, jā, milzīgais. Es neatšķiru tos modeļus, bet viņi bija liels džips, milzīgs, jā. Ar visu komforta momentiem tur iekšā, kas tur tik var būt. Āda tur viss pašsaprotami, jā. Pilnīgā komforta, jā. Un Vitāls saka, Azerbaidžāniem pieder, tie, kas viņi tur klienti ir un viņiem piederot, kā viņi tirgojot viņu, jā. Viņi pavisam jauna mašīna. Saku, pusgads. Saku, kāpēc tirgo? Lūst nenormāli. Visu laiku pa garantijas remontiem. Jā, starp citu par Land Roveriem tas ir pat mēmi. Ļoti daudz ir to, prikolu video, kur ir es nesekoju līdzi. Gribi čakarēties nopērts Land Roveru. Jā, bet lūdzu. Tāpat laikā ļoti daudzi pērk viņus. Bet lūdzu, šī mašīna maksā vismaz 120,000. Viņa nenormāli izskatījās tāda, šiki, dārga un prestīža un respektabla un kāda vēl ne, jā. Bet lūst. Jā, bet tā cena un izskats jau nepasargā no lūšanas. Bet ceļš jauni modeļi, bet bija pa lielam, ļoti daudz princips, es daudz strādāju. Tikko viņi iznāk, bet tikko iznāk un, piemēram, un tad, kad viņi palaiž viņus atdot tautās, kā saka, un tad jau lien ārā tur tie vēl kaut kādi kaseki. Man tas nevajadzētu interesēt. Atsauc sērijas. Vai tad forši prieks, tā ir industrija, tā ir sveša industrija. Es strādāju savā industrijā, es saņemu daudz naudas. Es atļaujos beidzot reklāmas ietekmē nopirkt kaut ko ļoti labu, ar kuru man būs ērti braukt un nebūs jādomā. Izņemot, kā ieliet degvielu no kanniņas, ja? Saļārku, piemēram, ja? Bet tev ir gali. Man ir gali, ja? Bet man tagad domāt par Land Rover industrijā, man tagad YouTube jāskatās apzorčiki visādi, kā tur viņas, lai kaut ko tur nomainītu, eļas filtru, jāņem kuzavs nost, tur visa piekara jāņem motors ārā un tā tālāk. Ja? Man tas būtu jāinteresē, ja es samaksāju 20,000. Es atvainojos, ejiet kakāt, ne? Pēteri, ja tu samaksā par mašīnu 250,000, tad tev, man liekas, ir muļķība. Tu vari atļauties viņu aiziet uz servisu. Tie ir bauru stereotipi, ka bagātie jau var atļauties 250, tad viņiem ir vienalga. Nav vienalga. Man Vitāls arī teica, uzreiz iepauzē, ka Vitāls tu piemini. Kaut kas interesants. Vitāls arī izplatīja šos stereotipus no bauriem. Ja? Kā, ja tu teiksim, gribi jahtu nopirkt, ja tev interesē, cik jahta patērē degvielas, tad tu nemaz nevar atļauties to. Ja tu interesējies par jahtu, tev neinteresē, cik viņa tā patērē degvielas. Muļķības. Bagāti ir kļuvuši bagāti tikai tāpēc, ka viņi māk taupīt. Pat netaupīt, viņi ir pragmatiski. Viņi vienkārši māk skaitīt. Viņi negrib būt stulbi, viņi nemet naudu pa labi, pa kreisi. Viņi nepērk banānus ar skoču pie sienas pielīmēt pa 6,5 miljoniem. Jā, un apēd pēc tam. Bet, tur viņš, nezinu. Labi, tur ir cits. Tur ir, kā teikt, prātā sajūtas bagātais. Tas ir izņēmums. Ja tu bitkoinā nopelni pa vienu dienu, tu esi visu laiku, nezinu, tev visu laiku ir lielākā naudas. Teiksim, ja man tagad tad tev ir po 2 miljoni pa nedēļu, tad tu sāc, man liekas, jukt prātā. Vēl tikai man tagad 500 eiro kabatā, es neiešu 5 eiro vienkārši izmest uz neko, uz dzelzs stienīti. Nagulu sarūsējuši. Tieši arī to gribēju teikt. To gribēju teikt, es to teicu ne jau tādā sakarā, ka cilvēki neskaita naudu, vienkārši viņam proporcionāli uz viņu ienākumiem, remonts, tas, kas, piemēram, es nopērku Volkswagenu pa 500 eiro, man sāp remonts pat uz 50 eiro. Ja tu pēc par 250, viņš jau rēķinas ar to, ka ja būs jālabo, viņš zina, ka tas maksās, piemēram, 500 eiro. Pat ne par to runē, atgriežoties pie Land Rovera. To es uzskatu, ka es to neesmu nekad uzskatījis, ka bagāti cilvēki tagad šķēdās ar naudu tikai tāpēc, ka viņi ir. Atgriežoties pie Land Rovera, es pērku pa 120 tāpēc, lai man nedomātu ne par ko. Ja es sākšu domāt, kur man dabūt evakuātoru, telefonu numuru, zvanīt savam šoferim, aizved mašīnu, 3 mēnešus braukāt ar kaut kādu Porsche Cayenne, sūda. Saprot, ar maiņas, ar maiņas Porsche Cayenne. Kur salons ir daudz mīkstāks, patīkamāks, smaržo, un stereo sistēma, basiņš ir daudz maigāks. Ja? Saprot, es ne tāpēc pērku Land Roveru, lai pēc tam kaut ko vēl par to domāt. Par to jau iet runa.
Bagātie jau pērk tāpēc, lai viņi radītu, lai viņi neatļikaļas, blīdes latviski nemāk runāt. Lai viņam nav jānovēršas no tā, nav jānovērš, jo mašīnu var nopirkt arī par 1000 eiro un par 2000. Un tad tu zini... Pieļauju, Pēteri, ka varbūt, tieši Land Rover iespējams, ka ir nepērk bagāti cilvēki. Tādi īsti bagāti. 120,000. Viltus bagāti cilvēki. Tas stieps iedziens ir, kas ir bagāts. Miljons vai miljards. Bet, tas ir viens. Un otrs arī redzi par to lūšanu. Es tiešām esmu, ceļšķi Krievu tajā plūsmā, tajā YouTube valkā. Ir ļoti daudz šo prikolu, ka Land Rovers tās ir bieži lūstoši mašīnos. Tas ir Latvijā, esmu dzirdējis ar no čaļiem, kas ierauga un Land Rovers, tas jau tur čakarēs. Bet tā kā es esmu pirku savu pirmo Renault mašīnu, un tagad man ir otrā Renault mašīna, man arī tur visi kliedza, ne visi, bet daudzi kliedza, ka tur Renault tas ir, visi joki, kas ir par franču mašīnām, ir ceļši par Renault, tur zinām ar kādu orgānu viņš tiek salīdzināts, tā zīme, kas viņam ir priekšā. Ar kādu? Visu, nezinu. Sievišķo. Rombiņš, Rombiņš. Jā, Rombiņš, Rombiņš. Ar sieviešu pelmeni, Tu zini to joku, Zini to joku, Tagad gribu teikt, ka nezinu, saki. Renault leasings, zini, Fū. Es nezinu, kāpēc man uzreiz galvā salikās. Tad vajadzēja būt Renault Kuni leasings. Mēs esam tik zemi, mēs tādus jokus jokojam. Starp citu aizmirsām apsveikt, Es ceru, ka visi ir iedezinājuši arī otro rektālo svecīti, par cik bija otrā adventa. Pāķi jociņi rulē, Mēs esam no laukiem, to visu jau sapratuši. Nav ko slēpt, Tā kā, es nopirku pirmo lietotu, pirmkārt es nopirku vispār, es braucu smagās mašīnas un biju tā kā, reisā. Nebija iespējas aizbraukt, paskatīties pašam to mašīnu. Man čoms, kurš nodarbojas mašīnu pārpirkšanu, labošanu vispār, es viņam uzticos, viņš aizbrauca, viņš to mašīnu nopirka, atzina, es tiešām biju apmierināts, un es biju apmierināts viņu līdz pēdējiem. Bet viņi jau sāka drusku pierūsēt, kas man nepatika, par cik man jābrauc uz pasākumiem, tagad domāju, drusku vizuāli tam jābūt smukam. Un viņai sāka... Ne viņa, bet tā. Jā, tā. Un tai sāka kārbas gultnis, sāka gaudot. It kā pat nebija dārgi viņu salabot, bet es tā kā biju izlēmis kaut ko, jebkurā gadījumā jāpērk kaut ko jaunu. Es viņu pārdevu, un cik man zinās, viņa iet pa šai dienai. Es viņu nopirku ar milzīgu, salīdzinoši milzīgu nobraukumu 350,000. Viņai jau bija nobraukts. Viņām vispār sola mūžu motoram 350. Tām. Es ar viņu tām, tām. Šīm mašīnām. Tām. Un es ar to mašīnu nobraucu līdz 500,000. Pārdevu, un, cik zināms, man liekas, viņu joprojām braukā. Šī vīru dižošanās sarunas nezinu, vai interesē mūsu sievišķai pusē klausītāju. Kurš ar ko ir braucis un pārdevis. Veiksmīgi pārdevis šitie žuļiku stāsti, zini, nopirku pārdevu. Ne jau žuļiku, es runa par to, ka nevienmēr, ja saka, ka tās mašīnas lūst, tas nenozīmē, ka viņas visas kā viena lūst. Es labā nozīmēju žuļiki. No 10 varbūt 2 ļoti bieži lūst, bet tāpat laikā 8 var nobraukt tā, ka... lietoto mašīnu tirgus ir savādāk. Tā ir kaut kāda reputācija, kura kaut kādā jau velkās. Apmēram zini par Renīšiem, zini par Opelīšiem tā gada, tajā gadā tur jau visām... Ar viņām daudz maz skaidrs ir. Bet tā, kad tu pērci jaunas mašīnas, kurām ir kaut kādas bērnu slimības, jaunu mašīnu slimības, jā. Tad tu vienkārši iekrīti, jo tu nevari zināt. Tu it kā uzticies ražotājiem. Labi, tur ir garantija 2, 3, 5 gadi, kurai, kā sola. Bet tu vienkārši kaut kādās problēmās ieberzies vēl ar to, ka tu iztērē daudz naudas. Pat nav svarīgi, vai leasinga vai nē. Tas pats Vitols ar Hyundai, man liekas, kaut kādu gadu garantijas remontos nostāvējis ir. Tā motors noklauts, kas tur piekare noklauts, tā vēl kaut kas tur noklauts. Tā kārba noklauts, Viņš ļoti daudz remontējis to Hyundai garantijas. 7 gadi garantija. Tādā ziņā es tev piekrītu, jo
Pēc kā man to vajag? Pilnīgi jaunu mašīnu, es rēķinos ar to, ka es tos 4 gadus man servisu tikai eļļu mainīt. Eļļu, bremžu kluču, viss. Jā. Man ir Fordiņš par 3000 eiro. Nervos. Es to Fordiņu varu gadā reizi kaut ko remontēt par 1000 eiro, piemēram. Sanāk stipri lētāk. Labi, komforts cits, labi, kaut kā tur, vai es aizbraukšu līdz Minsterē vai nē. Arī jautājums, ar tik vecu mašīnu. Bet izdevumi arī citi ir. Es to naudu varu iztērēt, teiksim, kaut kādā, nopirkt iPodus, tur kaut kādu iPhone-iņu nopirkt, kaut ko, nezinu. 120,000 vai 2,000. Sorry. Vai arī žogu uzlikt. Starp citu, palielamies arī klausītājiem. Pēterim ir jauns žogs, nozaktā žoga vietā ir jauns žogs uzlikts. Cik maksāja Pēteri uzreiz? Krāsā antracīts, viss konstrukcija, stābi vadi, žogs. Tūlīt pateikšu, materiāls izmaksāja 1300 eiro, un darbs sanāks tūlīt kaut kādi 500 eiro. Bet tas ir lēti, jo es dabūju vīrus. Tas ir ļoti lēti. Es dabūju vīrus, kuri gatavi strādāt. Jā, es negaidīju. Man atsūtīja arī bildi. Bildi atsūtīja. Es būtu teicis, ka vairāk izmaksāja. Jā, es negaidīju, ka mūsdienās ir vēl cilvēki, kas gatavi strādāt. Ir ne tiešām vīri no Malienes, ne no pašas pilsētiņas mūsu mazās, bet no Malienes. Un es sapratu, jo es ar brigadieru man tā kā darīšanas ir, es ar viņu tos visus tehniskos un naudas jautājumus risinu. Es saprotu, ka tie vīri tur strādā pa ļoti zemu izcenojumu. Es tā sapratu. Es nebādzos, nelīdu tur. Bet, cik saprotu, darbs izdarīts kvalitatīvi. Gana kvalitatīvi. Bišķi tādas ir tevišķās metodes, tādas pirmskara, tur ugunskurs deg pagalmā, viņi tur sildās, gāzes balonu apsaluši, viņi tur pievēla klāt, lai atsilst sarkanais propāna gāzes balons. Tur divi varianti, vai uzsilst, vai uzsprākst. Tādas vecstāvu metodes, tādas kā kara laikā viņi darbotos. Un tā žogam ir konstruktīvās īpatnības. Tad ir krošteiniņi, kur jāuzmauc tie dzelža gabali tā kā uz galiem. Viņi to nesaprata, kaut gan izrādījām. Viņi to nesaprata. Viņi to krošteini no sāna caurumu surba un skrūvēja tā kā patiešo, pierē. Un sabojāja bišku manas trubas, sabojāja, tās caurules konstruktīvās. Sabojāja un... Ne visas taču. Ne visas, bet daudz, bet veselu gabalu. Viņa tā distance jābūt bija 250, bet viņa tā kā īsāku, lai tā caurule varētu no sāna uzskrūvēties. Ja sanās tās caurules galus pa 5 centimetri katrā pusē nozāģēt, lai pareizi konstrukciju izveidot. Bet smieklīgākais tas, ka vīri, tā kā, ar galvu māja, jā, visu sapratu, visu zinu. Brigadierim tam, kas, ar ko man ir darīšana, viņam ir izcenojumi žoga, metrā tas maksā tik, par katru stabu maksā tik, viņam ir sistēma, metode, un izcenojums, tāme. Bet kā viņu salikt to žogu, to viņš nemāk. To viņš nezināja. Tas bija smieklīgi. Bet cik saprotu, kopumā tu vienalga esi kopumā ļoti labi. Man pat patika, ka tie vīri tika pie darba, jo, saprotu, es atpalicis no šīm, darba organizācijām un tādiem, brigāžu, bet haltūru darbiem. Es īsti neizprotu viņu to domāšanu, kā viņi tajā dzīvo iekšā. Bet cilvēciņi katru dienu gribēja naudiņu. Mums tā kā 20 eiro vajadzētu degvielai, mums tā kā gāzei vajadzētu skābekli nopirkt, lai autogēnu griezt tur kaut ko. Jo šķūņa palieksmi arī jauc nost. Sarunājām, ka šķūni izvedīs atlikumu šķūņa. Lūk, tā sirsnīgi, kā saka, nostalģiski, tā agrāk darīja, ka cilvēkiem galīgi naudas nav, un viņi tā kā rauj ārā, kamēr mani satiek, tikmēr varētu naudiņu palūgt. Kaut kā tā. Jo mūsdienās jau kā visu audziņu avansiņos izņem un algas dienā principā nekā nav ko paņemt. Tieši tā, mūsdienās saprot dīls, viņu darbs, viņu kvalitāte, izdarītais darbs, mana nauda, viss. Mēs vairāk ne par ko nespriežam, nerunājam, Viņi izdara tā, kā viņiem vajag, un es izdaru tā, kā es solīju, viss, Bet pa vidu ir kaut kādas nianses sākās, Tā.
Kopsumā es esmu apmierināts, bet... Nē, es nokļūstu, kā pateikt, es kaut kā dzīvoju savā burbulī, ja, un es ik pa laikam nokļūstu kaut kādos citos burbuļos, tur, kur man jāpjāja, ja. Es runāju par mūsdienām, es nerunāju par tām dienām, ja, toreiz. Es runāju par mūsdienām. Es kaut kā nedomāju, ka... Es par citiem burbuļiem. Nu kā, svešās mašīnās, jā. Jā. Nu, tas ir tie laiki, ok. Bet jā. Rubļi apjāja tevi. Jā. Nu, lūk, un es redzu pilnīgi citus cilvēkus, citu pasauli nedaudz, citu domāšanu, citu visu šito, ja. Un tur arī savas īpatnības, tur ar viņiem jārunā pareizi, ja, jārunā stingri, nevajag būt tā kā, ja tu būsi labs, pieklājīgs un jauks, ja, tevi sāks izmantot, tevi padomās, ka tu esi alnis, kā ar tevi var tā kā bišku izcūkot tavu to labo dabu, labo attieksmi, ja. Nedod Dievs, tu kādu kafiju piedāvāsi atvest tur vai pabarosi vai vēl kaut ko. Uzreiz sāks tevi apčakarēt. Nedrīkst pa labam ar šiem cilvēkiem runāt. Lai cik viņi būtu jauki vai forši vai strādīgi. Tā ir. Viņi sāk tevi čakarēt. Es to esmu piedzīvojis. Es tā kā mājai logus mainīju, ja, manai 4 stāvu mājai. Ja, tur logi sanāca uz baigo summu. Nu, diezgan dārgi. Viņi tad tonēti, smuku toni, smuku krāsu rāmja. Ja, un vecie logi... Mēs pārdevām vecos logus par kopsumā, ja, pa daļām, bet kopsumā sanāk kaut kāds 700 eiro vecos logus. Ja. Un ko strādnieki, kamēr maina logus, viņi saka, vecos logus, ko darīs, kādas te vidējas ir, ja, metīs ārā. Un tā kā mēģina man noslēcināt uz to, ka viņi savāks tos logus un paši pārdos kaut kur. Viņi visu laiku mēģina... Nē, tev jau viņi nesaka, ka viņi pārdos, viņi saka, ka palīdzēs tev utilizēt. Jā, bet tā ir žuļuka būšana. Jā. Teiksim, cilvēciski, ja tu redzi, ka tev mašīnā ir riepa nolaidas, tu pie šofera vadītāja pasaki, tev riepa ir, esi uzmanīgs, jā. Nu, neiebrauc grāvī, nenotriec cilvēku ar tādu riepu. Jā. Ja cilvēciski var saka, tu vari atpelnīt nedaudz šos jaunos logus, pārdodot šos, nu tā kā ieteikumu cilvēcisku, jā. Viņš mēģina sev papildus labumu. Teiksim, tai algai, tam honorāram par to darbu, ko viņš izdara, mainot logus, viņš saņem taču naudu pareizi. Viņš mēģina papildus labumus iegūt un tādā kā bišku apmānot, tā kā līdz galam nepasakot. Tur vēl bija nianses citas, ja, baigi gari stāstīt, varbūt nav ko tik, ja, bet viņiem visu laiku padomā kaut ko vēl dabūt no tā. Es nerunāju nozagt, ja? Kaut gan tas arī nav izslēgts, ka kaut ko ieraugot var paķert līdz nejauši. Es pat nu kā, iepriekšējā gadījumā man apzaga, jā, ar to šķūni. Man pazuda lāpstas. Podi pazuda. Man bija atlikti podi šķūnī, ja? Vecie lietotie, bet funkcionējoši. Podi pazuda. Viņi paskaties noderēja, kādu noderēja. Nu jā, bet saprot, lai gūtu materiāls labumus, tev vajag arī dot sabiedrībai kaut kādu labumu no sevis. Nu, tad to bišķi strādāt, nopelnīt naudu, nopirkt to, ko tev vajag. To sauc par apmaiņu, ja? Apmaiņas līdzekļi ir nauda. Nu, lūk, tu pastrādā, es pastrādāju, nogriežu matus, es nodziedu dziesmu, ja, un mēs apmainamies ar naudiņu, pa kuru beigās nopērkam pārtiku kafejnīcā. Welcome to Jam! Nu, piemēram, ja. Jā, vai arī uzliekam jaunu žogu. Vai uzliekam rotās žogu, vilksi lampiņas pa žogu vilksi. Nē, tev gan tur nav kam skatīties. Es negribu pievērst uzmanību savam objektam vairāk. Pa daudz kustības ap viņu notika. lai viņš atpūšās, lai miers, zini. Es kad kamerās... Bez ar citu runājot par kustību, ir taču sakustējies ledus tajā tavā krāpniecības lietā. Kaut kas tur, cik saprot, ir kaut kas kaut ko zvana, kaut kas kaut ko runā, stāsti, kas tur Es saprotu, notiek. Ka policija sāk tos skudru puzni tā kā bakstīt, un man tas galvenais vaininieks ik pa laikam uzzvana. Un tādā pozitīvā tonī, intonācijā, hei, sveiks, Pēter, nu, mums ar tevi jāstiekas, jāsarunā, ko mēs tur īsti ar tevi nesapratām līdz galām, ko mēs ar tevi tā nedaudz tā kā kaut kāda kļūdiņa izveidojusies. Es saprotu, tie cilvēki, kas tur strādāja, viņi varbūt kaut ko arī paķēra bez atļaujas. Vajag noskaidrot, kas tur īsti notika, kāpēc viņi tur ņēma kaut kādas caurules simtiem, ja, kuras tikai ar kravas kasti var aizvest. Ja. Var sakot, izzaga man veselu saimniecību. Ja, viņš tagad mēģina teikt, kā to izdarīja kaut kādi tie darbinieki, kaut kādi ļaunie cilvēki, bet es par to visu atbildu. Es esmu atbildīgs par to. Jā. Viņš ļoti
ļoti manipulē. Viņš ļoti spēlē uz jūtām, lai es saku, ak, tu nabaks, tevi arī sanāk piemānīja. Tie, kas piemāna apzaga mani, viņi piemānīja arī tevi. Viņi nezinot tev, man kaut ko tur iznesa no šķūņa. Kaut gan tā ir tikai viena no epizodēm šķūņa izzakšana, satura, jā. Pats šķūris ir nozagts, žoks ir nozagts. Ja? Bet viņš pa smadzenēm iet pāri, viņš manipulē. Nu, viņš tev piedāvā tur kaut kādu piķi vai kāda veida izlīgumu. Viņš saka, pasaki, vai satikties, pasaki, cik tev naudas vajag. Bet, dārgais cilvēks, apskaties internetā, cik maksā 40 metri žoga, apskaties internetā, cik maksā 50 kvadrātmetri, kaut kāda celtne, tāda vieglā kaut vai, ja? Kaut kāda radnīlas metāla ar jumtu. Ja? Apmēram apskaties, paņem atliec kotletītes, ja? Un atnāc pie manis un sāc runāt. Gan par morālo, gan par laika zaudēšanu, gan par visu šito, ja? Ja tu gribi būt atbildīgs, tagad viņš vienkārši mani atslābina, viņš tagad man velk laiku, tagad viņš vienkārši grib būt tāds kā, it kā kontaktā ar mani, tā kā it kā mēģina nokārtot. Manipulācija. Es neslēpjos, es tāpat esmu, kāpēc mēs nerunājām, kāpēc iesaistīja policiju aptuveni. Beigās es būšu vainīgs, jā. Es to jūtu. Viņš nāk uz kontaktu, bet tu to jūti, bet tu neko netaisies lietas labā darīt, kas lai pierādītu, ka tu beigās tomēr būsi vainīgs. Varētu teikt, es taču teicu, ka es būšu vainīgs. jā. Piecelties tiesa nāk, jā. Es stāvu apsūdzēt pusē. Ar to pagaidu žogu, ko viņš tev atstāja, viņš to viņu prasa atpakaļ vai? Nē, par to pagaidām runa nav. Man bija konteineris, arī viņš tāds, laikam maksā labi, jā, bet to viņš aizveda starp citu. Tā kā viņš man zvanīja aizvakar kaut kad, jā, pēc pusstundas kamerās skatos, hop atbrauc mašīna, aizved konteineru. Viņš tur pēc zelža viens. Kāpēc atļāvi? Man nav nekāda pilnvaru uz to konteineru. Viņš nepiedara man neko. Es saku, pie šoferu, kā es viņam pateiktu, neved prom, tāpēc ka? Nē, es nevaru. Pirmkārt, es pamanīju, ka jau pazuda. Es kamerās atpakaļ paskatījos, kā viņu aizveda. Ja? Bet es nebūtu arī, es nevaru īpaši nekādas tiesības, ne saistības, nekāda krimināla lieta to lietu vai to konteineri nepasargā pret tā konteinera īpašniekiem. Jā. Tad kā sanāk, ka tu darbojas pretiesiski sanāk tad. Jā. Ja tu mēģini aizturēt konteineru. Jā, Pēteri, tu neturīji sveci zem pūra, turi mani un klausītāju. Es zinu, pagaidām uz beigām ir. Visiem interesē, kas tur un kā notiek. Nē, jau tas beidzas, jau pat Vitoldam garlaicīgi palika. Viņš saka, tā nebūs par ko tevi kaitināt vairāk. Tā kā uz beigām dziest, šī svece dziest. Nē, bet visiem interesē, vai taisnība uzvarēs, vai būs tur. Taiziņā. Nē, esiet realisti, taisnība reti, kad uzvar. Man tā šķiet. Neticās, ka viņš tā, neko. Visā visumā. Nezinu. Viņš tēlo, ka, pasaki, cik naudas. Es pateikšu mazu summu, pavisam tādu smieklīgu, 500 eiro, piemēram, pateikšu, 10 000 vietā pateikšu 500 eiro. Viņš pateiks, tu ko, vispār kalnu zaudējis esi? Tu ko, mani gribi apzakt tagad? Kāpēc tu mani krāpi? Apmēram tā. Viņš spēlē spēli. Viņš tā kā izaicina gandrīz vai mani. Labi, kāds tavs plāns ir drīkst atklāt? Nekāds viņam aizsūtīšu. Aizsūtīšu meseģu, apmēram atšifrējumu, cik kas maksā, žoks maksāja tik, šķūnis maksāja tik, vai arī maksās perspektīvā, jā. Un viss. Jo, saprotu, visa morāla šim ir tāda, ka nevajadzēja nemaz sākties, nevajadzēja nākt klāt, nevajadzēja mānīties. Viņš jau izliekas vēl ar vienu, ka viņš nemaz nemānījās. Ja? Tur jau tas viss stulbums no viņa puses. Loģiski, tāda ir viņa darbiņš ir tāds. Tas man tagad kā neiroze, kā kaita, kā slimība, šitā mānīt, ja? Un vēl tajā mānu pasaulē dzīvot un turpināt dzīvot. Ja? Tas kaut kas slims ir. Tas nav normāli. Bet, Pēter, tev līdz Ziemassvētkiem šis ir jāatrisina. Ar naudām nē. Nē, žoks jau būs rīt pabeigts. Tev būs jāpiedod. Nav nekur teikts. Bībelē ir teikts, ka jāpiedod. Nē, Kristus. Ja piedošanas laiks, Pēteri. Viņš bija maziņš vēl. Ko? Viņš tikko piedzimis. Ko es tur? Nē. Nē, Jēzus Jāzepa dēls. Pagaidām, pasē bija Jāzepa dēls, jā? Galdnieka dēls, viņu pašu, viņš jau nezināja, ka viņu pašu diezgan smagi apčakās. Nē, man liekas, Jāzeps zināja. Ne pasaulē, bet konkrēti. Jāzeps zināja, ka tas nav viņa dēls, jā?
Jāzepovičs, jā. Bet, tas jau pēc pasas tika. Nē, es saku, Jāzeps zināja, ka tas nav viņa dēls īstenībā. Jā, tā jau reāli tur Balodis pastrādāja. Ne jau čaliskam uzvārds ir Balodis, tur, piemēram, Minguzas Balodis vai Inters Balodis, ja, bet, tas ir manēji pazīstamie baloži. Tas bet, svētais gars Balodis. Varakļāna jociņas jau jūt nāk ārā. Vakar mēs spēlējām Valkā koncertu, jā. Pilna zāle, bija baigi forši, baigi sirsnīgi. Iedomājies, mēs trijātā uzstājāmies, jā. Man uzdāvināja rozīti ar konditorijas izstrādājumiem, kaut kādiem riekstiņi garšīgi, bija cepuniņi un viss, jā. Ar tiem tur diviem kolēģiem, riktīgi smukus puķu pušķus ar kokvilnas tādiem dizainiskiem. Var sakot, man trešajam, tā kā... Es ne par to gribēju stāstīt. Zini savu vietu vecīt kolektīvā. Es gribēju par to stāstīt. Pirmajā rindā sēdēja Džekiņš Keponā, izliec busulis, izliec. Es visu koncertu domāju, ka busulis. Un man bija priekš kām spēlēt, es ļoti centos nelažot, centos būt forši. Beko kālis dziedāja labāk par solistu. Par vokālu, par līdvokālu. Skaļāk un labāk. Izvilki maksimumu no koncerta. Jā. Tas izrādījās kaut kāds parasts smagās mašīnas šoferis gan jau. Pēterī, Haidī. Tas bija Valkā. Sveiciens Valkai. Valkā var iet uz Igauniju iepirkties regulāri, jā. Ja jau tu iesāki šo stāstu stāstīt, davai pareklamē, jā. Es pastāstīšu to, kad ir Ziemassvētku laiks, un grupa Galaktika, kurā Pēteris ir tā kā, 50% ir pilnvērtīgs. Viņam 50% akcijas pieder. Ne 50%, viņam pieder 50% no 1% akciju. Kā mēs smejamies, man pieder aplausi. Jā. Jā, Pēterim maksā aplausos. Viņš ir grupa Galaktika, kā trešais pilnvērtīgais darbinieks. Labākais ģitārists visā Galaktikā, tā mēs formulējam. Jā, visā Galaktikā, jā. Un tas nav melots, jo nav cita ģitārista visā Galaktikā. Jā. Tā kā braukā koncertūrē pa visu Latviju. Katru dienu. Katru dienu, un ir pat dienas, kur vairāk koncerti. Jā. Tāpēc mums arī podcastiņš, diemžēl jūs visi sagaidat viņu parasti otrdienā un klausoties tie, kā saka, karstākie sekotāji, bet tagad iznāks, trešdienā. Tā ir kāda laiciņa tā, ka līdz jaunam gadam būs tā, jo Pēterim daudz ir darba, arī man ir, jau arī es Aldim arī noteikti šajā Ziemassvētku laikā. Jā, tā kā daudz darbiņu parādās, un tā kā bet mēs šo nepametīsim, mēs jūs neatstāsim bez mūsu stāsta. Nē, iknedēļas stāsti. Kas jums ir kaut kādas, nezinu, lielākās vietas, kaut kādi notikumi koncertos, kas ir kaut ko ir ko padalīties? Īsti nav, laikam, 6. koncerts noritēja Valkā. Jā, līdz tam mēs bijām gan Balvos, gan Kārsavā, Viļānos. Kur tad vēl? Laikam viss. Varakļānos nebijāt manā dzimtajā? Varakļānos nebijām. Valkā bijām. Rīt Koknese. Lūk. Tā. Koknesei sveicienu. Starp citu, jā, mēs Koknesi apspriedām. Jā. Rīt Koknese, jā. Varēs izstāstīt. Grupa Galaktika Koknese uzstāstīs ar baltiem deguniem. Koncerts bija jautrāks nekā ierasts. Pagaidzi, stāstīja, ka mēs apsveicām Māriju Lovnieku dzimšanas dienā. Jā, es stāstīšu to, vai nestāstīju. Tāpat nedēļā man nedēļas nogalē uzaicināja uz oficiālo svinīgo daļu. Tēju iedzert, padziedāt, paspēlēt gitāras. Jā. Es tieši to prasīju, vai tev ir uzaicinājums? Uzaicināja, tās nedēļas nogalē es biju viesis Māra mājā. Tur bija arī visi citādāki muzikanti, citi muzikanti bija. Lūk, un mēs tur, es atnesu uzkodiņas, pīrādziņus un kaut ko vēl. Un joka labāk, kaut gan tāds, lauku joks, stulbs joks, jā, patiesībā. Bet es mazos maisiņos iebēru kartupeļu cieti, 3 mazos maisiņos, jā, un uzliku uz tām uzkodiņā kā dāvaniņa. Tas no šīs sērijas Baltie deguni, jā.
Bet, nu, es laicīgi aizbraucu no tā vakara prom. Jā. Nu, es ilgi tur nebiju, jo man kaut kas tur nācās braukt. Jā. Bet es ceru, ka puiši tējas neizdzēruši, pēc tam nepadomāja, ja nu gadījumā tas nav kartupeļu cietē. Jā. Nu, pamēģinās. Es uz toaleti aiziešu. To atstāja tā kā joku, tā kā izspēlī. Jā, joks palika tā kā ne gaisā, bet pasmējāmies tā, kaut kur tie maisiņi tur mētājās. Man pat fotografija kaut kāda ir. Jūs tā kā... Jā. Es domāju, ka tu atnesi tā kā dziļumā atradīs, un tad liekas, ka... Nē, es to pa virs uzliku, lai, tas joks bija jāpasvītro, lai pamana un pasmējās. Jā, izceļ. Bet patiesībā pliekans joks, tāds brutāls, vulgārs. Par to, kāds bija joks, ļausim spriest mūsu klausītājiem. Droši komentāra gūzma ir palaista. Jurģis ir aizsācis, Vitolds kaut kāds Vitolds. Es nezinu, mēs noskaidrosim, vai tas ir tas mūsu Vitolds vai nav mūsu Vitolds. Arī ir tā kā... Ja varbūt kāds uzdodās par Vitoldu. Jā, varbūt kāds uzdodās par Vitoldu. Tā kā droši gaidam jūsu komentārus. Droši komentējam gan Facebookā. Facebookā mums nav kur komentēt īsti. Komentējam YouTube'ā. Komentējam Spotify. Droši mums parunāsim arī par jūsu komentāriem. Izcelsim arī jūs nākošajās epizodēs. Tā kā būsim priecīgi par katru komentāru. Neatsakiet sev. Pat ja ir kaut kas netik labs, ko teikt. Kurā datumā? Datumā mums tagad 12. ir datums, jā? 12. decembris. 10. decembris. Nē, man vienkārši varētu atkal intrigu iemest uz nākošo podcastu. Man 15. decembrī ir dzimšanas diena. 2. Man 3 gadiņi paliek 15. decembrī. 2. tas ir kaut kas notika dzīvē ar tāds, kur tu tā kā otrais piedzimi? Jā, es piedzimu reanimācijas nodaļā. Jā, pareizi, jā, točna. Tā ir tā diena pirms un pēc, pareizi. Tu no tās dienas, kā saka, tējas vakarus vai tējas vakari, tev ir tāds... Es par tiem tagad tikai runāju, jā. Jā. Ej! Jā. Tas notika tieši 15. jā? Šo stāstu, tas ir točni, jā, mēs to mēs obligāti atstājam nākuši. Bet es pēc laika skatos, ka mēs arī Igaunijas pedo stāstu atstāsim, laikam uz nākošu reizi, es tā jūtu, jā? Jā, bet man ir īsais, jau pavisam jau, jā, nav laika. Nē, vienkārši... Nē, mums vēl ir laiks, droši vienkārši, es domāju, mēs vairs tā baigi tā sulīgi un garšīgi nepaspēsim. Izšaut nedrīkst. Nē, vienkārši arī vienā podkāstā izšaut nedrīkst visu to labāko. Lupatiņā netīrā. Jā, tā kā ja tev ir kaut kāds neliels stāsts, kaut kāds cits droši stāstam. Jo mums jau uz nākušu reizi tad, paliek tava dzimene un Igaunijas pedostāsts, jā. Okay. No pedostāstiem man reiz, man es vienkārši atcerējos kaut kādu nedēļas laikā, jā, ikdienā, kad es kaut kā, iedomājos, atceros, kaut ko padomāju. Man taču vēl viens īsts pedostāsts bija, kad Rīgā mācījos, man arī bija kaut kāda... Man bija diapazons gadu 16 līdz 18 gadu, 15 beigas, kaut kur 18-19 gados es Rīgā vēl dzīvoju, es biju rīdzinieks. Un es eju pa Rīgu pie pastā, kas ir tuvāk Brīvības piemineklim. Tur bija telefonija, pasts, zini, jā, kur tas ir starp... Brīvības pieminekli, Ļeņina pieminekli. Jā. Es nezinu, kas tagad tur ir. Pretī saktē, pāri ielai pretī. Ja teiksim, iet uz Brīvības pieminekli labajā pusē. Es tur kaut ko tur gāju, darījos, jau man vīrietis pienāca tāds, 40 gadu. Jā. Toreiz man visi vīrieši likās veci tajā vecumā. Viņš pienāca, saka, Klau, es esmu režisors, es uzņemu filmas, negribu filmā piedalīties, filmēties. Saprotu, tas bija tik negaidīti un uz ielas, jā, un es sajūtu atkal to strāvojumu, jā, to libido, ka šoreiz man būs jāatsaka. bet reāli uz ielas pienāk un sāk man uzrunāt, jā, piedāvāt.
Bet tas ir 80. beigas, jā, tā kā filmas, tev parādīs filmā, tas tev visu dzīvi praktiski nodrošināt ir. Nē, bet, Pēteri, tas ir, tāpēc es tev saku, ka tu esi līdzīgs tam vienam slavenam aktierim. Es noslinkoju, es viņu neatradu. Es ar citu pa nedēļu iedomājos, ka es reizes 4 par viņu. Es domāju, vajag, bet es viņam nezinu ne vārdu uzvārdu, man tad kaut kā, es nezinu, ar kinogrāfiju vai kā. Un es pat nevaru atcerēties nevienu filmai nosaukumu. Iznāk, ka tas aktieris piekrita, jā? Es nepiekrītu, viņš piekrita tajā vecumā. Jā. Un Pēteris skaties, jā, saka, viņš nokļuva video kasetēs. Kur viņš tagad ir? Jā. Kur tu tagad ir, kā saka. Grūti pateikt, kur tā laime ir. Laime ir pie baseina vai pie nozagta žoga, es nezinu. Jā. Nē, katrā vietā jau savu laimi, mēs jau to laimi. Es tagad skatos video kamerā, novērošanas kamerās, pusžoga man, tā kā vairāk kā pusžoga, jā, un smuks sniedziņš, tāds Ziemassvētku snieg, ļoti skaisti, balsts. Nē, tāpēc es arī jautāju, vai tu liksi kaut kādas lampiņas, jo tad, kad tu atsūtīji bildi, man pirmais, kas ienāca prātā, ļoti labi izskītos lampiņas. Ļoti labi. Bet, es saprotu, ka tu vairs negribi pievērst uzmanību savam objektam. Es gribu, jā. Saka, lai nenāk vēl vilinoši piedāvājumi, no kuriem tu nevari atteikties. Es gribu, jā, pabeigt šito. Depo pārstāvis kārtējais. Īstais, jā. Jā. Pēteris, bet ar bisi izskrien. Es būšu gatavs, jā. Un depo uzceļ ap tevi tādu žogu, ka pāri redzēt nevar. Jā. Starp citu, dzirdēju baumas, ka vispār depo tur nebūvēšot, jo tur ir blakus naftas bāze, kaut kāda šķirošanas vai kas saistīts ar naftu, ar sprādzienu bīstamu kaut ko, jā, kā depo toreiz dega, arī tur ļoti paveicās, ka neaizdegās visa pilsēta. Ja būtu sauss laiks, karsta vasara, tur blakus dzelzceļš būtu ļoti labs ugunsgrēks. Tur būtu puspilsētas evakuācija, jo nekādi šitie, kā viņi sauc, pažarnieki nepaspētu atbraukt no blakus pilsētām. Tur būtu katastrofa. Jā, bet kā tad būvēt tādas sākas, taču viss jāparedz ir. Kā tad pilsētas arhitekti, ko skatās? Jā, bet tagad tā jaunā vieta, kur to depo taisās būvēt, tā kā man mānīja, ka viņu būvēs un to būvēs, jā. Dzirdēju, ka vispār nebūvēs, ka atļauju nedodot. Varbūt kaut kāda naudas ienešanas lietiņas notiek, arī var būt, jā. Bet ka viņš tas depo neplānojas vispār tajā vietā, kur plānojas. Jā, bet Senukajam tās ļoti labas ziņas. Aināram tas ir ļoti labas ziņas. Šodien Aināru redzējuši gāja no policijas ārā, un cik es viņu kontaktēju, saka, viņš tur regulārs apmeklētājs, jo viņam veikalā pats saproti, arī video kameras ir, un cilvēki, kas mēģina gūt labumu neapmaksājot, jā, un iet ārā, un viņš regulāri policijā strādā, sadarbojas ar policiju zagļu, kā saka, izskaušanā. Un tas nav viegli patiesībā. Jā, tagad es domāju, Aināram sveicienu Aināram. Ainar, domāju, ka Aināram šī ir nenormāli laba ziņa. Ainārs, ap citu, bija mūsu kolēģis, tā kā skatuves kolēģis ļoti ilgus gadus. Jā, viņš ir Gintunes. Tad viņš kaut kā tomēr, es nezinu, kādā veidā viņš mācīja nolīst no tās adatas. Viņš mācīja apstāties, jā. Mēs kaut kā redzams neprotam apstāties, lai pat lai kas ar mums. Bet Ainārs. Pēteris pat bija izkāpis jau no tā ārā, it kā jau izkāpis. Labi, no tā tiešā. Tu paliki caur Zanzibāru visi joprojām tajā visā iekšā, bet, teiksim, tajā brālībā, skatuves to vairs nekāpam. Paskaties, jā, bet Galaktika tevi ievilka atpakaļ. Normons mani ievilka, jā, atpakaļ. Labi, forši. Ko gribēju? Par Aināru teikt, ka viņš no pašas apakšas izsitās līdz kā rautas vai Senukajā, līdz pašai spicei, par priekšnieku. Viņš par pašu parastāko strādnieku, darbinieku gāja strādāt. Bet viņš arī ir strādīgs un tāds uzticams čalis. Cik es viņu zinu, viņš vienmēr bijis tāds, uz kuru var paļauties. Viņš ļoti labi rubīja, viņam galva labi. Kaut ko, teiksim, pajokos negaidīt, jā, viņš tikpat negaidīt tev atbildēs, ka tu negaidīsi, ka viņš gaidīja vai negaidīja, bet atbildēja. Jā. Tur ir reakcija laba, jā, tur viss ir kārtībā ar to. Jā. Jā. Sveiciens. Jā.
Kā manai dziesmai iet, vispār nekā neiet. tieši Pēter neticēs, tieši negribēju jautāt par to dziesmu. Normunds apskatījās sarakstus, kas tur skan atskaņošanas, tas te. Es nezinu, vai tur nogļukoja internets. Es cerēšu, ka internets nogļukoja. Ja? Viņš apskatījās Radio 2 atskaņošana viena reize, Normunds Zušs. Tik ļoti aizgāja. Jā. Nevienam neieinteresē. Ne, bet Radio 5. Bez saprašanas vispār nezinu. Es nezinu, kas notiek. Man viens neko neatbildēja. Jā, pieņēmām, jā, paldies. Vispār nulle. Jā. Vienkārši. Bet es paskatījos sarakstu, kas tur nenāk iekšā tajā Radio 2 un Radio 5. Tik daudz visādu izpildītāju un dziesmu, tik daudz un tik nav nēmu. Es nav nēms, ja, bet tur tādu kā es ir vēl kaut kādi 10. Vienkārši visādi klaudi, šmaudi, kraudi, kukurdi, murdi. Velns viņu zina, kas tur nāk. Visādi vārdi, uzvārdi tur. Pilns. Velns viņu zina, kas. Un ļoti labas kvalitātes. Ļoti interesanti skaņdarbi, arī tādi modīgi un tādi foršie, ar foršiem vokāliem, ar foršu to interpretāciju, ar foršiem instrumentiem. Nav Latvijā deficīts vai bats pēc kaut kā novatoriska un jauna. Reāli ir ļoti labi, svaigi spēki muzikālie Latvijā ir. Es sākumā domāju, ka visi gaida mani, ja es tulīt iznākšu, visi pašķirsies, ja. Pašķirsies, nolieks galvas un teiks, ej, sarkanā jūra pašķiras, ja, ej, kāp pa kāpnēm uz augšu un eņģeļu skaņās un viss šitais, jā. Figuški, nevienam tu neesi interesants, nevienam tu neesi vajadzīgs pa lielam. Izrādās laiks, ka es pieiet jau čalis, pasaka, Pēter, lūdzu, paimā lamu un jāskriet. Nē, tur ar elkonīšiem, tur tā kā, kad Sīrijā redzēja tie bardeki, kas notiek televīzijā, apmēram tā ir Latvijas. Starp citu, tā bija viena no tēmām, kuras šodien gribēju pacelāt, bet arī izskatās, ka mēs vairs nepaspēsim, jo, tev 100 punkti ir, ko teikt. Es aizpļāpāju tavas sagatavis, jā, sorry, man. Nē, šoreiz visus sagatavojas mums nopļāpāšana garām. Nav jēgas man. Nav jēga gatavoties. Jā. Visu nedēļu, jā. Konspektēji. Jā, tieši tā. Nē, pašu Radio 2 gribu pateikt, man jau arī bija pieredze, bet tā ir tas Latvijas Radio 2 ir tā iespēja, ka vismaz vienreiz te taču nospēlēs rāģiņā. Mēs kur bijām ar to, ar Nakts ekspresiju, ar to māmuņu dziesmu. Nē, laba dziesma, man viņa skan. Dziesmā, es neesmu autors, es tik izpildīju, es samaksāju aranžētāju. Ļoti smuka dziesma. Jā, ļoti laba dziesma. Un viņa, es pirmizrādi palaidu garām, tā kā viņa man, es pat zināju, cikos viņu laidīs, Aivis arī laida savā jaunumos. Viņam, laikam, svētdienās ir tas nedēļas. Kāda starpība? Tiešraidē vai kur tu viņu klausies? Jā, bet viņu bija diezgan daudz atskaņojuši, jo tas autors, īstais, tad viņš jau bija dzīves, šobrīd viņš ir jau tā kā vairs nav. Aizsaulē. Jā, un viņš pēc tam kaut kādā viņu satiku pēc kaut kādiem, es viņu satiku biežāk, bet pēc 3 gadiem mēs ar viņu pļāpājām, un viņš tā, jā, viņam starp citu 2 gadus par to dziesmu ieripoja nauda. Jā. Tā kā autoram. Un viņam bija, tā kā pirmajā gadā tur pat diezgan normāls cipars ieripojis, viņš pats bija šokā, ja. Un tā kā 2. gadā bija drusku, 3 gadus, 2. gadā drusku mazāk, un 3. viņš teica, tur pēdējā gadā tur galīgi maz jau. Bet iedomājies, tas sanāk 3 gadus, viņa kaut kur ik pa laikam, viņa izskanēja. Viņa tika atskaņot tā dziesma. Un man bija reāli tāds baigais prieks par to patiesībā. Bet dziesma viņš tiešām, tas nepateicoties man, viņa bija laba pateicoties pašam autoram un pateicoties Sproģim, Madona, Bruģa, vārdu piemirsu tagad. Sandris? Vai Sandris vai Sandis, jā. Jā, teiksim Sproģa kungam, par vārdu, lai nesajauktu, no grupas Bruģis, ģitārists. Viņš viņu noaranžē, viņš viņu tiešām uztaisīja, jo es viņam aizsūtīju to, tā kā tā dziesma, to melodiju, dziesmu. Uzmetumu. Un tā kā viņš man atsūtīja, kā viņa izklausīsies, es biju vienkārši, tā kā uz pakaļas, jo reāli tas bija diena pret nakti. Man likās, tā ir pilnīgi cita dziesma.
Bet pat laikā viņš saglabāja visu, ko Edgars bija tajā dziesmā ielicis. Tā kā tas bija tik krūtā. Tā bija, protams, tu jau, kā saka, lieki teikt, ka tā bija mana pirmā pieredze studijā. Ierakstīt kaut ko studijā. Saksofonists atbrauc no Rīgas speciāli Soļņiku iespēlē. Tur tā ierakstīšana, protams, varēja būt drusku tādā intensīvāk un tā kā vairāk. Skanējums labs, man patika. Labi skan. Tas viss ir tiešām pateicoties tikai un vienīgi Sproģa kungam. Tā kā, un ja gribat uztaisīt, es nezinu, vai viņš to joprojām nodarbojas. Ja viņš to nodarbojas, varat droši nest savus gabalus viņam. Viņš taisa ļoti krūtas aranžēs viņš taisa. Es saku, viņš to dziesmu, ja jūs būtu dzirdējuši oriģinālu un to, ko viņš uztaisīja no tā, ļoti krūta. Par to tiešām cepurinos. Kā saka, mans ieguldījums bija tik, cik es samaksāju par to, lai viņu sataisa, iedziedāju un uzfilmēju klipu. Starp citu par klipa filmēšanu Arturu, paldies manam draugam Aigaram Šķēlam Degumniekos. Es jau tagad pat vairs nestāstīšu, kas viņš ir par lielu vīru tagad savā tajā novadā, jo viņš visu laiku arī pa karjeras kāpnē kāp tur. Bet arī viņš savāca tur kopā uzreiz cilvēkus no vietējā tur tā, teātra darboņus un visu pārējo. Un tie, kas redzējuši klipu, var sakot, serčojiet YouTube, Māmuliņu, Aldis Grandāns. Jā. Nakts ekspresis. Nakts ekspresis. Mēs Grandāna arī atradīsies. Vai tad jā? Man liekas, ka jā. Zem Grandāna, diemžēl, atradīsies arī ČBK dziesma. To gan neklausieties, jā. Bet kāpēc ne? Manā interpretācijā obligāti klausiet. Pirmkārt, otrkārt, treškārt tur arī podkāsts ir zem Aldis Grandāns. Tā, ka serčojiet YouTube, Aldis Grandāns un parakstieties zem Alda profilu, jā. Un kalna galā tā man spīd, un saules vietā silda, un nemanot tā visur slīd, kas mīļus vārdus bilda. Jā, Pēteri, bāc. Beidzot mani pareklamējām. Labrīt! Juhu! Tas ir juhu! Točno. Pareklamējām. Jā, nāciet parakstieties. Neba jau mūsu lepnuma dēļ, bet vienkārši vajag. Kā saka, atbalstot to, ko mēs darām. Jā, mums to vajag. Jā, palieli mani vēl, pareklamē mani vēl. jā, pareklamē. Nē, tādā ziņā es izstāstīju to, ko mana pieredze ar to Latvijas Rādio 2, tā ir arī forša vieta, kur, teiksim, ja tev sanāk kaut kāda tur dziesma, kāpēc nē, teiksim, tu zini, cik fonoteikā dzirdēt seju parāģiņu. Tas ir hrens. Tas ir tāda lētā patmīlība, seju parāģiņu. Te viens arī izpildītājs izdabūja savu dziesmu, savu rāģiņu, jā, un stāsta, kā viņu veikalā atpazīstot pārdevējs, tāpēc, ka viņš 2 reizes ir skanējis pa Radio 2. Tad tāda lēta dzerievenskā godkāra. Nafik. Štruns tas viss ir. Zini, cik fonotēkā ir dziesmu Latvijas Rādio 2? Pāri 70,000. Miljonu nav. Tikai? Bet tas ir daudz. Ja tu pa tiem sarakstiem izēj cauri, teiksim, alfabēta kārtībā. Tu laik redzi busulis, labvēlīgās tips, no name, jā. Pēc tam tuts Americā. Pēc tam akal no name. Pilnīgi repčiks sanāk. Atkal no name. Jau. Labs. Tad pēkšņi māmuliņi. Visi to jau zina. Un visi dzied galvenais līdzi, jā. Visi zina šo dziesmu, jā. Jā, tā kā, jā. Super. Ko, mīļie draugi, norunājuši esam, ir protams, kā vienmēr palika daudz foršas tēmas, kuras mēs tad nākošais ķersimies, vērsim pie ragiem un iziesim. Bet tas ir tikai labi, jo liels lauks, kas ir apstrādājams, visi super. Jā. Tīrumam, mēs vēl tīrumam nesam pat īsti sākuši vagu dzīt. Mēs sākām pārģērbties pirms smaga darba. Jā.
Šobrīd mēs vēl sākam, esam noģērbuši normālās drēbes, vēl neesam uzģērbuši darba drēbes. Zini, ko bieži dara pirms smaga darba? Pārģērbies jau un sāk uzkost, vienkārši paēst. Termos taisa vaļā. Lai darbi veicās. Strādāt negribās kaut kā. Grūti pieķerties. Jā. Tā kā jā. Nu ko, sakam paldies vēlreiz. Tagad sāksim ar paldies Jurģim, paldies Vitoldam, lai kurš Vitolds tas arī būtu par komentāriem. Joprojām paldies Kristīnai par viņas komentāriem, Renāte Madara, Agnes Guna vienmēr iemet savu viedokli par podcastu un visu. Tas ir ļoti patīkami, savas idejas un visu. Super, dalieties ar to arī jūs. Ieva, protams, uz gikšiem. Ieva, auziņa viņa vairs nesot, bet priekš mums jau viņa vienmēr paliks auziņa. Jā. Tā kā, jā, paldies visiem, kas klausās Jānim, Zarāna kungam. Joņam. Viņš joprojām savus 5 rubļus vadā līdzi, ja nu satiks Pēteri. Viņam esot ko parādīt. Nezinu, vai viņš lielās neesmu redzējis. Es ar zīmēm rādu. Jāsaka. Es te brīdī ar zīmēm rādu, manis te nav. Jā. Tā kā, ja godīgi, es esmu redzējis Jāņa krānu, bet ne dzīvajā. Nē, izstāstīšu stāstu. Es domāju, ka tas nav baigais noslēpums. Tā kā Jānim bija tā kā, pirms kāzām, Jānis tagad ir precējis un liels vīrs tagad ir viss, un bija nenormāli skaistas kāzas. Es viņas vadīju, bet viņas bija skaistas nebija jau tāpēc, ka tikai es viņas vadīju, bet tiešām viss bija forši sarganizēts, bija forši vedēji, kāzas bija foršas tiešām atmiņā paliekoši baigi foršas kāzas. Bet pirms kāzām Jankam bija tā kā mačišniks saucamais, tā kā vecpuišu ballīte. Un viena no idejām bija tā kā, ka Jāni vajadzētu noorganizēt to mākslinieci, kas, zin, kur kailu te zīmē. Tu stāvi, pozē tu kails un te uzzīmē. Un tur es palīdzēju dabūt mākslinieci, kas viņu uzzīmēs. Es domāju, modeli. Nē, viņš bija modelis. Un pats es nebiju uz to vecpušu ballīti, man bija pasākums. Un tā kā mums bija tā čata grupiņa, un tā čata grupiņā bija iemesta tas portrets, kā Jānis bija uzzīmēts. Viss tur bija izskatījis, bet tiešām nenormāli skaista bilde. Sanāca ļoti kruta. Varbūt, ja Jānis arī, kā saka, aizkrāsot to krānu, var publiskot to bildi parādīt, tieši pareklamēt arī varbūt to pašu mākslinieci, jo, ja jums Latgales pusē ir tā kā vecpuišu ballīte un šādu pārsteigumu gribat vecpuisim, ļoti laba ideja, un Jānis pieredze esot bijusi ļoti kruta. Tā kā jā, varēja spriest arī bildē, kā saka, par proporcijām to krānu, protams, arī varēja spriest, cik kāds viņš ir. Tā kā domāju, ka 5 rubļi ir ok. Viņš reāli pliks tur stāvēja tās meitenes priekšā? Jā. Pirms savām kāzām. Ne jau tā, ka visi, nebija tā, ka visi tur visu priekšā. Kā saka, bija telpa, kur palika viņš un māksliniece, jā, bet viņš stāvēja, kails viņu natūra uzzīmē. Tas nav stundām, tas nav stundu ilgus darbs, tas ir, teiksim, cik kurš švar, kā saka. Cik, jā. 10 minūtes, 15. Nē, jāprasa Jānim, cik tur tas aizņem. Saku, tiešām nebiju tajā, bet tā pat ideja man ļoti patika un tiešām bija ļoti krūti uzzīmēt. Ja daudz salu izdzēri, tad ilgāk bija jāzīmē, visdrīzāk. Jā. Tā kā ļoti profesionāli. Vairāk miesas uzreiz. Ko zīmēt. Tā kā tāds ir stāsts arī par Jāni. Es ļoti atvainojos, ja mēs kādu kaut kur nepieminam, rakstiet komentārus, rakstiet man personīgi, Pēteri, personīgi, ja gribat, lai arī jums pasakam paldies. Pagar to pieminēšanu, ja vienkārši mūsu auditorija augs, mums viss raidījums aizies pieminot mūsu auditoriju 1000 skaitīgo. Spēcīgākos. Pagaidām mēs varam atļauties. Pagaidām varam atļauties, jā. Jā, tā kā vismaz man pašam arī sagādā prieku pateikt paldies cilvēkiem. Tā kā labi, paldies un tiekamies pēc nedēļas. Lai jums ir visiem forša nedēļa, mums radoša, Pēterim koncerti, man pasākumu vadīšanas, kaut kur šito jāpaspēlē, jāpadzied. Gatavojamies Ziemassvētkiem, atceramies svētdien 3 rektālās svecītes, tas jau ir pārbaudījums. Tas jau nekurš katrs varēs iedegt. Jā, Pēteri, tev kāds izvēlts un iededz, jā. Es to pašu saku.
Mīļie draugi, tā kā lai jums forši šis vakars, šī diena, vai kad jūs klausaties, un visa forša nedēļa. Tā kā, un tiekās pēc nedēļas. Čau! Čau, welcome! Mamulī, un visi to jau zin. Tava sirds, nevieglus soļus min. Oxymoron.